Šī projekta pirmajā daļā tika apskatīta 2 rotoru lidaparātu izveide un testēšana, kurā vadībai tika izmantots ar 3D printeri drukāts helikoptera rotoru galvas. Šīs rotoru galvas pēc konstrukcijas bija vienkāršas. Katra lāpstiņa bija brīvi šarnīrēta pie rumbas un ar precīzām motoru kustībām. Tās spēja nodrošināt pietiekamu vadību, lai lidaparāts noturētos gaisā. Tomēr tas nepacēlās gaisā ar pirmo reizi, rāmju vibrāciju dēļ. Taču tas tika novērsts ar stiprāku spārnesī un pārveidotiem motoru stiprinājumiem. Tad es nopirku šos nedaudz lielākos asmiņus, kas ir nedaudz garāki un arī pilnīgi bez zīmola, cerībā, ka tie nodrošinās lielāku vilkmi. Jo, kad mēs šai lietai pievienosim fizilāžu, tā kļūs krietni smagāka. Bet tas atkal radīja vibrācijas, un es domāju, ka šo vibrāciju iemesls bija nopietnāks nekā sākotnēji sapratu. No šī palēninātā video izskatās, ka nelielās vibrācijas, ko izraisa asmeņu šūpošanās, liek rāmim nedaudz ieliekties, kas pēc tam atgriezniski iedarbojas uz rotoru galvu, izraisot nekontrolētas, nevēlamas lāpstiņu soļu izmaiņas. Šie ekstrēmie asmeņu leņķi rada nevēlamu slodzi uz motoru, kas savukārt pastiprina vibrāciju līdz brīdim, kad visa rotora galva strauji zaudē cēlējspēku. Ņemiet vērā, ka šīs vibrācijas liec šo 20 mm oglekļa šķiedras cauruli tā, it kā tā būtu neizvārīta spagetī, un šīs caurules ir ļoti izturīgas. Es varētu atgriezties pie vecajiem asmeņiem, bet ja tik nelielas izmaiņas asmeņos izraisa tik rasas izmaiņas veiktspējā, tad man bail iedomāties, kas notiks, kad uzlikšu šim aparātam korpusu. Šī iemesla dēļ es sāku izstrādāt īstu helikopteru rotoru galvu ar vadības disku un vadības stieņienu. Taču, kamēr es to izstrādāju, es saņēmu e-pastu no šī brīvi šarnīrētā rotoru galvas sistēmas sākotnējā izstrādātāja. Ja neesat redzējuši manu vecāko video par helikopteru bez vadības diska, sākotnējo ideju izgudroja puisis vārdā Džimijs, kā daļa no pētniecības projekta Pensilvānijas universitātē, un viņa motoru kontrolieri izstrādāja viņa draugs Mets. Kopš tā laika Mets ir tālāk attīstījis šo motoru kontrolieru kā daļu no savu uzņēmumu Vertika. Un viņš patiesībā ir izstrādājis savu brīvi kustīgo rotoru galvas sistēmu, kas izmanto vienu centrālo eņģi, nevis vienu eņģi katram lāpstiņam. Acīm redzamā priekšrocība šeit ir tā, ka rotoru galvā ir mazāk eņģu, tāpēc sistēma ir vienkāršāka. Bet vēl svarīgāk, manā konkrētajā gadījumā, visas lāpstiņas ir savstarpēji fiksētas. Ļaujiet man parādīt, kāpēc tas ir svarīgi. Iedomājieties, ka šī ir rotoru galva, un visas 3 lāpstiņas ir vienmērīgi izvietotas ar 120 grādu atstarpi. Masa centram vajadzētu atrasties rotora galvas centrā, kas nozīmē, ka tā ir pilnīgi līdzsvarota. Un, kad motors vēlas radīt vadības izmaiņas, tas vai nu pātrina vai palēnina, lai liktu lāpstiņām apsteigt vai atpalikt. Ideālā pasaulē rotora galvai vajadzētu palikt līdzsvarotai, jo visas lāpstiņas kustēsies vienādā apjomā. Bet, ja ir neliela atšķirība eņģes berzē vai viena lāpstiņa piedzīvo lielāku pretestību nekā otra, tās var apsteigt vai atpalikt dažādos apjomos, kas pārvietos masas centra prom no rotācijas asas, radot nelīdzsvarotību un līdz ar to vibrāciju. Tāpēc, ja visas šīs lāpstiņas būs nostiprinātas kopā, cerams, tas novērsīs vibrācijas, kuras es pašlaik piedzīvoju. Un Mets man arī pastāstīja, ka viņš veiksmīgi pārbaudīja šī rotora galvas 3 lāpstiņu versiju ar vienu centrālo eņģi. Tātad, ņemot vērā šo informāciju, man jāuzbūvē sava versija. Šai rotora galvai ir centrālā eņģe 45 grādu leņķī, kas nozīmē, ka, kad motors pātrinās vai palēninās, lāpstī, kas atrodas vienā līnijā ar eņģi, mainīs uzbrukuma leņķi, bet pārējās 2 lāpstiņas faktiski pacelsies vai nolaidīsies. Tas izskatās nedaudz dīvaini, kad rotē, jo viena lāpstiņa saglabā to pašu rotācijas plakni, bet pārējās 2 šķiet seko citai rotācijas plaknei. Kad tas tika uzstādīts uz lidaparātu, bija skaidrs, ka iepriekšējās vibrācijas bija pazudušas, kas bija ļoti daudz sološi. Tomēr šķiet, ka tam nav lielas vadības, tāpēc lidaparāts varēja tikai īsu brīdi lidināties, pirms tas apgāzās un avarēja. Bet tad Mets man parādīja vēl vienu rotoru galvu, pie kuras viņš bija strādājis, kurai ir tāds pats centrālais 45 grādu eņģis, kā arī vēl viens horizontāls eņģis. Tas nozīmē, ka rotora galva var noliekties jebkurā virzienā, gandrīz kā universālais šarnīrs. Bet pateicoties 45 grādu eņģei, to joprojām var kontrolēt ar motora ātrumu, lai mainītu lāpstiņu vilkmes virzienu. Man šķiet ļoti interesanti, ka pievienojot pāris eņģis rotora galvai, var panākt šo vilkmes virzienu maiņas efektu, vienkārši pielāgojot motora ātrumu. Tāpēc, protams, man pašam jāuzbūvē savs. Tas ir ļoti līdzīgs iepriekšējiem dizainam, bet tam ir papildus horizontālā eņģe caur centru. Un interesanti ir tas, ka šī grozīšanās virziens darbojas labi pateicoties horizontālajai eņģei, bet 45 grādu eņģes dēļ, lai tas varētu grozīties pa kreisi un pa labi, lāpstiņām ir jāgriežās no vienas puses uz otru. Un tieši šī kustība pretējā virzienā tiks izmantota, lai kontrolētu vilces vektorizāciju. Kad tas ir uzstādīts uz motoru, ir nepieciešama tikai neliela motora impulsēšana, lai rotors sāktu grozīties, un to ir pat tiešām interesanti vērot. Tāpat, pateicoties šī rotora galvas samazinātajām vibrācijām, es noņēmu apjomīgo motoru stiprinājumu un atgriezos pie 14 mm spārna stieņa, lai ietaupītu svaru. Bet kā tas darbojas gaisā?
Nepārāk labi. Pēc daudzām regulēšanām un žiroskopa stabilizācijas pielāgošanām nekas īpaši neuzlabojās, bet tad man radās doma, kas notiktu, ja es izslēgtu žiroskopa stabilizāciju? Mana teorija bija tāda, ka rotora žiroskopiskā stabilitāte tieksies saglabāt savu pozīciju, kamēr lidaparāts griezīsies. Tātad, vai tas cīnās pret elektronisko žiroskopu stabilizāciju? Fakts, ka šī ierīce spēja lidot bez stabilizācijas garumvirzienā asī, ir patiešām interesants, un es nekad nebiju iedomājies, ka tas būtu iespējams. Vienīgā problēma ir tā, ka tā pilnībā paļaujas uz rotora lāpstiņa pozīciju, lai saglabātu stabilitāti. Tātad, ja vēja brāzma liek lāpstiņām mainīt leņķi, viss lidaparāts sekos līdzi. Gal galā man jāpieņem lēmums. Vai mēs būvējam dīvaini divu rotoru testu ierīci, vai arī mēs mēģinam izveidot V22 Osprey mēroga modeli. Un pēc šī video nosaukuma es domāju, ka jūs jau zinat atbildi. Es tiešām vēlējos pieturēties pie šīs brīvi kustīgās rotora galvas sistēmas, bet realitātē tas nav iespējams šim pielietojumam. Gala rotora galva bija vistuvāk panākumiem. Bet tā kā tas būtībā ir vilces vektora vadības dizains, to var panākt ar seropiedziņas motoru šarnīru. Un seropiedziņas motoru šarnīram ir priekšrocība, ka to var nofiksēt pozīcijā uz priekšu lidojuma laikā. Esmu pārliecināts, ka varētu vēl dažas nedēļas vai mēnešus mēģināt noregulēt šo rotoru galvu, lai tā darbotos tikpat labi kā meta no vertika izstrādātā. Bet man arī šķiet, ka tā būtu pakļaušanās neatgūstamo izmaksu kļūdai. Tāpēc es noņēmu šarnīru rotoru galvas un izvēlējos vienkārši seropiedziņas motoru šarnīru, jo šie motori nolieksies tikai apmēram 20 grādu leņķī katrā virzienā. Es varu izmantot mazu servomotoru ar 3:1 pārnesuma attiecību, un vēlāk rāmi centrā būs liels servomotors, kas griezīs visus pārņu balstus. Tātad tas nav tikai daudz vienkāršāk elektroniski, bet arī vieglāks, jo nepieciešami tikai šie mazie servomotori, lai nodrošinātu visu vadību lidošanai uz vietas, tādējādi likvidējot gan biezāko spārnu balstu, gan vienu no lielajiem noliecas servomotoriem. Un kad lidaparāts pāriet uz lidojumu uz priekšu, šie mazie servomotori noturēs motors fiksētā pozīcijā, būtībā darbojoties kā parasti lidmašīnas propeleri. Es domāju, ka ir pienācis laiks pāriet pie šī projekta fizilāžas daļas, par kuru es jau nedaudz ieskicēju iepriekšējā video. Plāns ir izdrukāt fizilāžu 3 dimensijās, izmantojot materiālu, ko sauc par vieglo PLA, un dažas unikālas dizaina metodas, lai samazinātu svaru. Šis vieglais materiāls uzputo, kad to drukā 3 dimensijās, un tas sver 40% no parastas 3 dimensiju izdrukas svara. Bet problēma ar šo materiālu ir tāda, ka putošanas process izraisa izplašanos, kas atstāja aiz sevis zināmas atliekas. Ja printera sprausla tiek pacelta prom no detaļas, lai to apietu, modelis ir jāizstrādā tā, lai printers varētu izveidot detaļu, nepacelot sprauslu. Es īsi apskatīju šo savā iepriekšējā VTOL projektā, un es izveidoju īsu pamācību savā otrajā kanālā. Bet tas bija tikai vienkāršai spārnu formai, tāpēc kā tas darbosies ar kaut ko sarežģītāku, piemēram, šo fizilāžu. Sāku ar to, ka kādā programmā izveidoju vairākus skices, lai sekot īstā Osprey profilam, un tas prasīja diezgan daudz laika, lai viss būtu pareizi. Bet, kad tās apvieno kopā, gala rezultāts izskatās diezgan līdzīgs īstajam. Tad es izveidoju vēl vienu fizilāžu, kas ir nedaudz mazāk, un tas drīz būs svarīgi. No tā es varu sākt izgriezt stiprinājuma ribas, kas palīdzēs fizilāžai saglabāt savu formu. Pašlaik tas simulētu parastu 3-dimensiju drukas pildījumu, kas aizpilda visu detaļu, bet šajā gadījumā tas nepieciešams tikai ap ārējo apvalku. Tāpēc es varu izmantot mazāku fizilāžu, lai atņemtu visas iekšējās ribas, atstājot mums skeleta rāmi. Pēdējais solis ir noņemt šīs ribas no cietā fizilāžas modeļa, jo tas apmānīs printeri, liekot tam izdrukāt detaļu, nepacelot sprauslu. Ja mēs modelētu fizilāžu kā apvalku un pievienot iekšpusē cietas ribas, printerim katru reizi, kad tas izveido jaunu ribu, būtu jāpaceļ sprausla. Bet ja fizilāža ir ciets modelis un mēs izgriežam ribas no tā, printeris zīmēs katru slāni, nepacelot sprauslu, radot tīru un vieglu detaļu. Turklāt šī ir jauna ColorFab vieglā PLA versija, kas spēj izturēt augstākas temperatūras. Tā kā man iepriekš ir saules ietekmē izkusuši 3-dimensionāli drukāti spārni, par laimi šī ir ideāla krāsa Osprey modelim. Jūs varat pamanīt, ka lidaparāta korpusa iekšpusē ir gan lielas, gan mazas ribas. Un tas ir tāpēc, ka es veicu daudz testu izdrukas, lai noskaidrotu, kā šīs detaļas padarīt pēc iespējas vieglākas, vienlaikus saglabājot izturīgu ārējo apvalku. Šeit ir tikai daži no prototipiem, kurus es izdrukāju, izstrādājot šo lietu. Piemēram, šis, kuram ir augsta, ļoti mazu ribu blīvība, kas labi notur apvalku, bet vienlaikus ir arī diezgan lokans un elastīgs. Tad ir šis, kuram ir zemāka, bet lielāku ribu blīvība, kas padara to daudz izturīgāku.
taču ribas nebalsta apvalku pietiekami labi, tāpēc tas ielokās starp ribām. Tātad šis ir gala dizains, kur apvienot abi iepriekšējie risinājumi. Tātad ir liela blīvuma plānas ribas, lai saglabātu apvalku izturību, un zemu blīvuma lielākas ribas, lai nodrošinātu kopējo fizilāžas izturību. Tātad pēc aptuveni 4 drukāšanas dienām man tagad ir visas detaļas gatavas salīmēšanai, ko es darīju ar parasto CA līmi, ko dažreiz sauc arī par superlīmi. Kas bija nedaudz apgrūtinoši, jo tā žūst diezgan ātri. Fizilāža ir veidota tā, lai to salīmētu no 3 daļām – deguna, vidusdaļas un astes, kuras vēlāk tiks noturētas kopā ar magnētiem. Tad man ir jānoņem spārna balsts un motori no rāmja, lai tos uzstādītu fizilāžā, kas tiek izdarīts, iebīdot oglekļa šķiedras sliedes šajās sliedēs, kas ir izdrukātas konstrukcijā. Kad tas ir uzstādīts, man ir jāizgriež atveri izdrukā, kur tiks piestiprināts spārns. Tā kā šo caurumu nevarēja ieprojektēt modelī, jo detaļu ir jādrukā izmantojot vāzes režīmu. Tagad vadus var pieslēgt atpakaļ, un spārna balstu un motors var piestiprināt atpakaļ pie rāmja, ar piekļuvu priekšpusē un aizmugurē, lai pievilktu nepieciešamās skrūves. Tad es varēju uzstumt astes daļu uz sliedzēm, lai pārbaudītu, kā tā dara, kā arī piestiprināt degunu. Un tas tiešām sāk izskatīties arvien vairāk pēc pilna izmēra modeļa. Viss, kas nepieciešams, ir daži magnēti, lai noturētu detaļas vietā. Tad es izdrukāju horizontālo stabilizatoru un augstumstūri, izmantojot to pašu vieglo materiālu un dizaina metodes. Lai izveidot eņģi augstumstūrei, es izvēlējos izgriezt nelielas gumijas loksnes strēmeles, kuras var ielīmēt šajā iepriekš izdrukātajā spraugā. Man bija kārdinājums izdrukāt trīsdimensionālu īstu eņģes asu vadības virsmai, bet šī gumijas eņģe ir daudz vieglāk izgatavojama un joprojām ir izturīga, bet elastīga. Tad augstumstūri servomehānismu var pielīmēt apakšpusē, kas pēc uzstādīšanas būs paslēpts fizilāžā, bet vispirms jāpielīmē virziena stūris pie horizontālā stabilizatora galiem. Un kā jūs droši vien varat nojaust, arī šīs detaļas tika izdrukātas trīsdimensionāli, un tagad visu astes mezglu var pielīmēt pie fizilāžas. Tagad ir pienācis laiks pārklāt motoru stiprinājumus ar mēroga dzinēju gondolām, un šīs detaļas ir milzīgas, gluži kā īstajā lidmašīnā, kas ir lieliski, jo tajās var paslēpt visus nekārtīgos vadus. Un tās tiek nostiprinātas vietā ar šiem pielīmētajiem stiprinājumiem, kā arī ar dažiem magnētiem, lai abas puses turētos kopā. Atstājot tikai motora augšdaļu un propeleru ārpusē. Tāpat, tā kā motors lidmašīnai karājoties gaisā grozās neatkarīgi no dzinēja gondolas, vilces vektora maiņa nelocīs gondolas uz priekšu un atpakaļ, kas cerams ļaus lidmašīnai saglabāt mēroga izskatu. Tāpēc pirms es būvēju spārnu, droši vien ir īstais brīdis pārbaudīt, vai šī lieta joprojām spējas karāties gaisā ar pievienoto fizilāžu. Propelleris sākumā nedaudz vibrēja, jo lāpstiņas bija nedaudz salocītas transportēšanai, taču tās drīz iztaisnojās un lidaparāts viegli pacēlās no zemes. Godīgi sakot, esmu pārsteigts, cik labi šī lieta lido. Patiesībā tas ir stabilāks ar pievienoto fizilāžu, kas droši vien ir tāpēc, ka papildus svars un inerces slāpē kustības. Kopš pievienoju fizilāžu, neesmu veicis nekādu regulēšanu, tāpēc tas varētu būt nedaudz labāk, bet noteikti ir labs sākums. Un es arī esmu priecīgs, ka atteicos no vecākajām rotoru galvām, jo šī sistēma ir daudz vienkāršāka, un kad lidaparāts karājas gaisā, gandrīz nav iespējams pamanīt, ka rotors slīpis, pateicoties nekustīgajām dzinēju nacelēm. Pirms mēs būvējam spārnu, mums ir nepieciešama metode, kā noliekt motors pārējais režīmam, jo pašlaik tie ir fiksēti vertikālā pozīcijā. Tāpēc es noņēmu fiksēto spārnu lonžeronu stiprinājumu un aizvietoju to ar trīsdimensionāli drukātu stiprinājumu, kas turēs noliecienu mehānismu. Es izvēlējos izmantot ar servopiedziņu darbināmu zobrata sistēmu šim noliecienam, jo ir nepieciešams liels griezes moments, lai vienlaiks noliekt abus motors. Tātad šie koniskie zobrati nodrošina servomotoram attiecību 3:1, kur servomotors pagriežās 270 grādus, lai noliektu spārnu lonžeronu no horizontāls uz vertikālu pozīciju. Servomotors, ko izmantoja, ir lēts modelis, ko atrada Amazon, un tas ir paredzēts radiovadāmām automašīnām. Turklāt, kā norādīts, tas spēja pacelt 20 kg 1 cm no ases. Tātad aptuveni 2 Nm griežas momentu, bet ar zobrata attiecību tas tiek trīskāršots līdz apmēram 6 Nm. Spārna profilam es izvēlējos Naka 6412, jo tā profils ir pietiekami liels, lai tajā ietilptu spārna lonžerons. Un tas spēj radīt augstu pacēlumu koeficientu pirms noraušanās, jo šis lidaparāts kļūst diezgan smags, tāpēc mums ir nepieciešams pēc iespējas vairāk pacēlumu spēku. Kad detaļas ir izdrukātas trīsdimensionāli, es varu ievietot aileronu servomehānismu iekšpusē un salīmēt visas spārna sekcijas kopā. Mans līmēšanas prasmes joprojām nav uzlabojušās, bet ceru vēlāk daļu līmes notīrīt. Lai piestiprinātu spārnu pie fizilāžas, es negribēju izmantot līmi, jo man varētu būt nepieciešams piekļūt slīpuma mehānismam un citiem elektronikas elementiem. Tāpēc es izveidoju šo vidusdaļu, kas vienkārši balstās uz fizilāžas augšas.
Pēc tam, kad es uzslīdu spārnu sekcijas uz sparu, tās notur vidusdaļu vietā, un spārnu leņķi atbalsta fizilāžas augstdaļu, kas piespiežas pret to. Pēc tam es atkal uzstādīju dzinēju gondolas un pārbaudīju, vai slīpuma mehānisms joprojām darbojas. Visbeidzot, mēs varam pievienot eleronus, kas darbojas tāpat kā augstuma stūri, izmantojot gumijas lentes kā eņģi. Tagad ir pienācis laiks pārbaudīt, vai tas joprojām spēj lidināties. Noteikti ir nepieciešams daudz lielāks drosels līmenis, lai lidinātos ar pievienotu spārnu, jo liela daļa gaisa plūsmas no propelleriem tiek bloķēta ar spārnu. Un tieši tāpēc stūres virsmas ir maksimāli nolaistas uz leju, lai samazinātu spārnu horizontālo laukumu. Ak, un viens mazs padoms – nesalīmējiet lidmašīnas fizilāžu kopā ar magnētiem. Par laimi es paredzēju, ka tas varētu būt problēma, tāpēc izdrukāju šos klipšus, lai detaļas varētu nostiprināt kopā. Tātad sverot nedaudz vairāk par 2,2 kg ar 1 metra spārnu platumu un vairāk paneļu spraugām nekā Tesla, šī lieta ir gatava izmēģinājumu lidojumam. Labi, tātad šodien ir tā diena, kad redzēsim, vai šī lieta lidos vai sabruks. Nekas cits nav atlicis, kā tikai lidināt šo lietu. Es ļoti ātri pacelšos un pāriešu uz priekšu. Puspriekšu. Lidošu ļoti ātri, lai mēs dabūtu nedaudz, gaisa zem spārniem. Labi, tas nemaz nav tik slikti. Tas lido kruīza režīmā ar daudz zemāku droseli nekā tad, kad tas karājās gaisā. Es negribēju pārāk ilgi karāties gaisā, jo baterija ilgi netur. Labi, tas patiesībā ir. Tas lidoja daudz zemāku droseli nekā karājoties gaisā, kas ir patīkami. Tuvojos vēl vienam pārlidojumam. Tas izskatās lieliski. Tas ir tik gluds. Veic vēl vienu pagriezienu un tad nolaidīsim to. Wow. Es neticu, ka tas lido. Tagad nolaidīšu pilnībā spārnu atlokus, un tad pilna pārejas režīma, tāpēc tagad tas ir karāšanās režīmā. Labi, tas nav labi, vai ne? Tātad būtībā, kas notika, kad es pārslēdzu atpakaļ uz peldošo režīmu, jo motori pārbīdās stipri uz aizmuguri, tas pēkšņi kļūst ārkārtīgi smags aizmugurē. Kad tas ir tā, paskaties, cik tālu motori uz priekšu. Pagaidi, puspārējais režīms, tātad motori ir tur. Tad, kad es pārslēdzu to peldošajā režīmā, tas pēkšņi kļūst daudz smagāks aizmugurē, jo tas pārbīda masas centru diezgan tālu uz aizmuguri. Labi, esmu nomainījis bateriju, gatavs otriem izmēģinājumu lidojumam. Pamēģināsim šeit panākt kādu lidojumu priekšu. Pārēju uz pusi uz priekšu lidojumu. Spārnu atloka līdz pusē augšā. Iegūstu lielu augstumu. Es pāriešu tagad. Labi, tam tas nepatīk. Labi, to droši vien ir ļoti grūti redzēt ar GoPro. Bet es biju pilnā gāzē, un tas vispār necēlās. Labi, mēs esam tiešām augstu. Gatavojies pārējai. 3, 2, 1. Tas lidoja. Nē, tas nepatīk. Jā, tam tas vispār nepatīk. Labi, laidīsim to lejā. Mēģināsim atkal nepadarīt to tik aizmugursmagu. Es mēģināšu to pietiekami palēnināt šādi. Pilns atlaps uz leju, un tad pēdējā brīdī... Nē. Ēk. Labi, jā, tas ir... Šī pārēja atpakaļ uz lidināšanos ir vienkārši briesmīga, un es neesmu pārliecināts, kā to apiet. Tas vienkārši uzreiz pacēla degunu augšā, tik līdz masas centrs pārvietojas atpakaļ. Es veicu vēl dažus izmēģinājumu lidojumus, jo man bija dažas rezervas baterijas, bet šķita, ka tas labi lido tikai puspārējas režīmā.
Es domāju, ka tas ir tāpēc, ka zem spārna ir pietiekams gaisa ātrums, lai samazinātu slodzi uz motoriem. Bet tomēr, izmantojot motors, lai radītu pacēlumu, tas ļauj lidot tie vadām ātrumu. Masas centra pārbīde, kas rodas motoru noliekšanas dēļ, joprojām ir būtiska problēma, gan pārējot atpakaļ uz karāšanos, gan arī lidojumā uz priekšu. Kad motori ir horizontālā pozīcijā, lidaparāts ir stipri uz priekšu nosvērts. Vienkārši risinājums tam varētu būt pretacvaru pievienošana motoru kapsulām, lai līdzsvarotu motoru svaru, bet šī lieta jau tāpat ir pietiekami smaga. Tāpēc es domāju, ka labāks risinājums būs izstrādāt svaru pārbīdes sistēmu, kas pārvieto akumulātoru uz priekšu vai atpakaļ atkarībā no motora pozīcijas. Es arī vēlētos dizainam pievienot vēl dažus mēroga detaļas, piemēram, logus un varbūt arī šasiju. Bet pagaidām es domāju, ka paturēšu šo kā modeli savā darbnīcā un izbaudīšu lidošanu ar iepriekš uzbūvēto augsts veiktspējas Vitolu.